Es izveidoju 3 iepakojumus, 3 mērķa auditorijām, un es jums parādīšu pārspīlētā veidā, kā dizains strādā uz mūsu smadzenēm. Šis ir visiem zināmais M&M's. Bet kā izskatītos pats, ja tā būtu domāta pilnīgi citai auditorijai? Sākšu es ar sportistiem. Tātad sportistiem vajag kaut ko enerģisku, izcelt to, ka tur ir proteīns. Atcerieties, nekāda informācija šeit nav mainīta. Viss, kas tiešām ir norādīts M&M aizmugurītē, ir arī šeit. Galvenais ir atrast izcelt svarīgākās lietas. Izvēlējos arī kontrastējošās krāsas, kas uzreiz iedod tādu bumbu smadzenēm. Izcelts arī tas, ka tas ir dabīgs proteīna avots. Nākamā ir veselīga auditorija, jeb cilvēki, kuri parasti nedodas uz konču veikalu. Šī auditorija paņems M&M's tikai tad, ja tie nebūs tik spilgtā iepakojumā. Plus ir jāizcer tas, ka tas ir dabīgs, jo tur ir īsti zemesrieksti un īsti šokolāde. Un trešais uztaisīja jaunie pieaugušie, jeb apmēram mana vecuma cilvēki. Būsim reāli šai auditorijai diezgan svarīgi ielikt kaut ko Instagramā, TikTokā, parādīt savus estētiskos iepakojumus. Tāpēc modē ir arī bold minimāls un dažādas krāsas kombinācijas, kas netiek izmantotas ikdienā. Arī tiek domāts par tām kalorijām, par to, cik tas ir veselīgi, tāpēc tiek izcelti īsti zemesrieksti un īsti šokolāde. Pievienoju šo ilustrāciju, jo arī daudzi no mums ir darba holiķi, daudzi no mums strādā no mājām, strādā vairāk stundas, ir freelanceri, ir biznesmeņi un tā tālāk. Tāpēc es gribēju, lai asociēs ar to, ka tas varētu būt labs našķis darba laikā, tāpēc arī pieliku tieši šo cilvēciņu. Es ceru, ka šie piemēri jums palīdzēja saprast, kāpēc mēs kā dizaineri ļoti daudz jautājumus uzdodam, pirms mēs sākam projektu, izpētam mērķa auditoriju, izpētam konkurentus un tā tālāk. Tāpēc, ka pat mazākās lietiņas, ko mēs izdomājam izcelt, parādīt, spēj kaut kā kontrolēt to iepriekšanās ceļu. Man šķiet, ka šis ir oficiāli visilgāk veidotais video manos sociālos mēdījos.